Sveicināti! Iespējams, ka esat dzirdējuši, ka mums ir radusies iespēja parakstīties par iniciatīvu atlaist Saeimu. Es jums gribētu parādīt, kā to var izdarīt caur telefonu, lai tas notiek ātri un nesāpīgi. Caur ziņu portālu, kas man šķiet visātrākā iespēja, caur to rakstu, kas par šo tieši raksta, uzspiežu linku, kas man it kā novedīs tur, kur vajag. Es esmu iekļuvis latvija.lv. Mana darba virsma, tātad šeit ir jāpiereģistrējas, jo mēs darīsim tādu oficiālu lietu. Man ir kodu kalkulators, es to daru caur banku. Tā, es esmu iekšā. Es jums iesaku rakstīt Saeima meklētājā. Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām, pieejama jauna iniciatīva Saeimas atsaukšana. Ieejams Saeimas atsaukšanas ierosināšana. Te mums ir apraksts par to, ko tas nozīmē. Un tad ir atkal links, kuru uzspiežot. Pirmais rādās nepareizais. Tinam tālāk. Izlasam kārtīgi, par ko mēs grasamies parakstīties. Nu, reku ir īstais. Šis ir īstais Saeimas atsaukšanas ierosināšana. Tātad kaut kas šeit būtu jānospiež, lai es varētu parakstīties. Bet kā mēs šeit redzam? Redzam, ka nav ko redzēt, jo šeit nav pogas. Mēģinājums numur 2. Velkam ārā smago artilēriju dators. Atkal iesaku neburties tur pa tām mentajām sadaļām, vienkārši meklētājā uzreiz rakstam iekšā Saeima. Ir pacietība nepieciešama, jo ne viss notiek tik ātri, kā gribētos. Un pat ir viens pie jaunumiem – Saeimas atsaukšanas ierosinājums. Tad ir atkal maziņš rakstiņš par to, kas tas tāds ir. Atkal šis melnais, nepamanāmais, salīdzinot ar zaļajiem izceltajiem linkiem, bet mēs viņu uzspiežam. Atkal mums pirmais rādās nepareizais, bet mēs braucam lapai uz leju un skatāmies. Šobrīd jau 845 ir parakstījušies. Tāpēc te gan situācija ir mazliet labāka, jo ir poga parakstīties par iniciatīvu. Parakstīties par iniciatīvu. Tas nenotiek uzreiz tā, ka es būtu skaitījies, ka parakstos. Man prasa vēl atzīmēt, ka es esmu iepazinies ar informāciju, un es esmu iepazinies arī jums, iesaku iepazīties ar to, ko jūs parakstat. Spiežam tālāk. Stop. Kas notiks, ja piespiežot šo pogu? Mēs savāksim vairāk nekā 155 000 parakstu. Atlaidīsim Saeimu? Nebūtu, nē. Tas ir tikai ierosinājums atlaist Saeimu, kas vainagosies visticamāk ar referendumu. Un referendumā tad mums ir jālemj par Saeimas atlaišanu. Bet lemjot par šīs Saeimas atlaišanu, vajadzētu arī paralēli domāt, ko tad mēs liksim vietā? Vai šos pašus, vai meklēsim jaunus un progresīvus cilvēkus. Voilà! Un ko es ieraugu? Šobrīd nav iespējams pārbaudīt vēlēšanu tiesību esamību PMLP iedzīvotāju reģistrā, tāpēc parakstīšanās tiešsaistē nav iespējama. Piedzīvojām 2 reizes feilu, caur telefonu neizdevās, caur datoru neizdevās. Vienīgais, kas atliek, ir patīt šīs lapas pašās beigās, uzspiest papildus opcijas. Mums piedāvā pārtraukt pakalpojumu. Nē, to mēs neizvēlamies, jo mēs gribam nobalsot, ziņot par kļūdu, jo ir kļūda. Un tad šeit ir maziņa kontaktforma, ar kuras palīdzību jūs varat par šo kļūdu pateikt lapas izstrādātājiem, visticamāk valstī. Aizpildam, drošības kodu ievadam un spiežam nosūtīt. Paldies! Rīta kafija LV